Būtībā kapu, teiksim, šis darbs ar kapiem un sakopšanu varētu teikt, ka viņš jau ir pabeigts. Būtībā lielākā daļa kapu ir sakopta. Tāpat arī jau ir izgatavots šis lielais koku krusts, ko ir paredzēts novietot pie Krievu karavīru kapsētas. Un būtībā jāskatās pēc laika apstākļiem, bet teiksim, daļa darba ir jāatstāj arī uz nākošo gadu. Tāpat arī šie paši stendi, kurus mēs plānojam kopā ar Tūciņas skolu, teiksim, uzstādīt pie katras kapsētas ar to informāciju, tas laikam arī vairāk paliks uz nākošo gadu. Par atsauksmēm, ja godīgi, es neesmu dzirdējis, un arī, teiksim, vairākas esmu dzirdējis no tiem pašiem cilvēkiem, kas ir bijuši iesaistīti, vai tur, teiksim, cilvēks, kas ir to zemi vai traktora vedis, tur, teiksim, var to, teiksim, dzirdēt šo kaut kādu, teiksim, attieksmi vai, teiksim, šī paša darba novērtējumu. Teiksim, šie paši cilvēki, kas arī palīdzēja darbos, viņi arī redzēja, teiksim, kā šie kapi, teiksim, maina savu izskatu. Un līdz ar to arī ir atbilstošs un ļoti pozitīvs novērtējums. Teiksim, viens atgadījums bija, kad sakopām vasarā vācu karavīru kapus Tīnožos. Tad vienu vakaru vienkārši vajadzēja, teiksim, norakstīt no kritušo karavīru vārdus no šiem krustiņiem. Un iegāja šajā kapsētā, redzēja, ka gandrīz pie katra krustiņa ir novietots mazs pušķis ar lauku puķiem. Un tad man tāds kā neliels pārsteigums bija, vai arī, teiksim, tajos pašos kaprāmuru kapos, kur apglabāti ir vācu karavīri un arī Krievu karavīri, kas krituši Nāves salā, tad uz pieminekļa stāvēja arī tāds, būtībā to nevar nosaukt par pušķi, bet vienkārši ziedu tāds kā, jā, teiksim, var redzēt, ka cilvēks ir līdz vai bērns vai kas, un tad, teiksim, šajā momentā arī rodas tā vairāk tas gandarījums un tā. Varbūt tad pastāst par, cik saprotams, tas ir viens no darbiņiem, bet tos ir muzejā, laikam, ļoti arī daudz sanāk strādāt, un tev arī redzam tās pirmās mērķis sasniegšanas. Jā, muzejā ir svarīgs, teiksim, periods, ir pabeigts mākslinieciskais iekārtojums, projekts, un tagad, teiksim, darbs ir šis darbs jau vairāk iegūst tādus kā redzamāku izskatu, jo pašlaik tiek veidotas jau šie rasējumi, un pēc rasējumiem jau reāli tiks jau izgatavotas vitrīnas, visas pārējās digitāli drukas un viss nepieciešamais inventārs. Bet ir pašam nav brīžiem tā liekas, pa daudz rasiņu, vai kā tu pats redzi, vai kaut kāds bijis tie šķēršļi, varbūt tas labais bijis tā, kad liekas, viss ir jāturpina. Nē, vispār šķēršļi ir tas, kad kaut viņi it kā ir bijuši, bet viņus tā nejūt, jo darbs liekas dažreiz dīvaini, kad es vēl tieši nodomāju, ka it kā jau vajadzētu būt šķēršļiem, jo tā parasti noteikti, kad ir šķēršļi, un es bieži tos šķēršļus gaidu, bet kaut kā, teiksim, ir kaut kāds, teiksim, spēks, kas visu to lietu tā kā virz, un man dažreiz pašam arī pārsteigums ir, cik viss ir tā būtībā viegli ir izgājis, un viegli tas arī iet, un, teiksim, šie paši kapi, un teiksim, ar to pašu kaut vai ar zemi ļoti šī problēma atrisinājas, ka sākumā domājam, kur varētu dabūt 20 grāvas zemes, un tad pēkšņi šo ceļu būtībā pirms 2 kilometriem laboja, un tad arī daļu zemes no šīs vietas, teiksim, novadīja uz kapiem, un būtībā tas arī viss kaut kā salikās, tas tā dīvaini, bet, būtībā viss tas darbs ir gājis ļoti viegli, tāpat arī ar muzeju. Šķēršļi varbūt bija sākumā, kad es, teiksim, domāju, kā tur būs, un kur mākslinieku, un kuru priekšmetus, jo ar priekšmetiem arī, teiksim, sākumā arī negāja viegli, jo vajadzēja, teiksim, bet, kaut kā tas iet un ļoti veiksmīgi, un, teiksim, jā.
kā tev šķiet, vai Ikšķila sabiedrība ir gatava pieņemt šādu variantu vai šādu versiju par muzeju? Es domāju, ka Ikšķila ir ļoti augoša un ļoti perspektīva pilsēta. Tāpat arī Tīnoži. Es redzu, ka nākotnē viņi būs, viņu loma tikai ar katru gadu pieaugs. Iespējams arī tieši šajā kultūras ziņā. Un būtībā muzeja dizains arī ir veidots priekš sabiedrības, kas ir augoša un priekš augošas pilsētas. Un pati Latvija ir augoša valsts, un līdz ar to ir, es domāju, ka šī ideja pavisam noteikti aizies, un viņa ir tiešām atbilstoša šai vietai un šim stāstam. Jo pati strelnieku tēma mūsdienās ir, būtībā viņa ir piemirsta nepamatoti, un man īstenībā ir prieks, kad esmu iesaistīts šajā projektā, un kad varēs šai tēmai kaut nedaudz, bet, dot kaut kādu ieguldījumu.